Retās saslimšanas, iepazīstam Fabry slimību un Huntera sindromu. Par šādām lietām nerunā daudz. Tomēr prieks, ka mūsu sabiedrība ir ārkārtīgi līdzjūtīga un saprotoša. Gadījumi, kad vecāki saskars ar pavisam negaidītiem likteņu pagriezieniem, notiek bieži, un mēs par to uzzinām lielākoties pateicoties internetu mēdījiem un televīziju veidotiem labdarības akcijām, kuru laikā pēc savām iespējām un varēšanām atbalstām dažādas ģimenes, bērnus, vecākus, vai nu ar finansiālu palīdzību, vai vienkārši ar atbalstu, domājot par viņiem labas domas. Bieži vien šīm ģimenēm tā pēdējā lieta, par ko viņi domā, ir, ka mēs esam izdarījuši visu un iespēja vairs nav. Bezcerība ir pirmais, kas nāk prātā, saskaroties ar kaut ko tik nopietnu. Un, ja par to, kas tad ir tas nopietnais, tad tā ir ārkārtīgi reta saslimšana. Bet šajā gadījumā ir stāsts par to, ka iespējams laicīga palīdzības meklēšana vai vienkārši zināšana par kādu konkrētu lietu eksistenci var mums palīdzēt izvairīties no kaut kā pavisam bēdīga un iespējams sabojātas nākotnes. Tāpēc šajā dienā tādu nopietnu tēmu mums online konferences noslēgumā un stāsts par divām saslimšanām, par Fabry slimību un Huntera sindromu. Un par tām mēs runāsim kopā ar Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas ģenētikas klīnikas ārsti ģenētiķi Zitu Krūmiņu. Labdien! Labdien! Kas jau te ieminējos, nosaucas, tos nosaukums, slimību nosaukums, par kuriem mēs runāsim. Un, ja tā vispārīgi pirms pievēršamies katrs no šīm slimības tā teikt, parādīšanai, kas tas ir un kā to mēs varam pazīt. Varbūt jūs varētu tā vispārīgi pastāstīt, ko tad nozīmē retā slimība, un te parādās arī tāds termins kā lizosolāmās uzkrāšanas slimības. Tātad retās slimības Eiropā ir pieņemts saukt tās, kuras slimo retāk kā 2 no 1000 iedzīvotājiem, jeb 5 no 10 000. Tātad tā nebūs kā gripa. Tā ir tiešām slimība, kas būs reti sastopama, un attiecībā uz šīm te lizosomālām slimībām. Tātad arī tās visas ir ļoti retas saslimšanas. Kopējais skaits viņām ir apmēram 50, viņas visas ir retas, bet katra no tām ir, varētu mēs pat pateikt, ļoti reta, jo lielākoties viņas ir vai 1 uz 40 000, vai 1 uz 100 000. Tā kā ir atšķirīgas arī nedaudz varbūt populācijā, bet šīm retām saslimšanām lielākoties neveic arī tādu visaptverošu jaundzimušo skrīningu. Tātad bieži diagnoze ir tikai tad, kad sāk parādīties kādi klīniskie simptomi. Un vēl sakot par retajām slimībām, ļoti daudzas retās slimības ir arī piereiz ģenētiskās slimības. Un šīs te lizosomālās, tās ir arī ietilpst tajā grupā ģenētiskās slimības. Jā, jūs jau minējāt par to, ka jaundzimušo skrīnings netiek veikts uz šīm slimībām, bet ja vecāks izrāda vēlmu un viņš grib to noskaidrot, vai ir kaut kāda iespēja noskaidrot, vai nav kaut kāda procentāla iespēja, ka manam bērnam varētu būt kāda reta saslimšana? Protams, kad ja parādās vai ir aizdomas par kādiem simptomiem, vai arī vēl jau vairāk, ja ģimenē vai rados kādam jau ir bijusi šī retā saslimšana, tad griežas pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts tālāk sūta pie mums uz ģenētikas klīniku, un tad mēs veicam izmeklējumus. Sākotnēji, ko varam veikt Latvijā, un pēc tam, ja nepieciešams, pārsūta arī uz ārzemēm materiālu. Kāpēc vispār cilvēks saslimst ar kādu no lizosomālās uzkrāšanās slimību un specifiski ar Huntera sindromu vai Fabry slimību? Tātad tā ir mūsu informācija, visa ir ielikta kā saucamā DNS. Un tātad par katru reakciju un par katru ķīmisko reakciju ir tātad tie atbildīgie gēni. Un tātad, ja mums gēnā noteiktajā ir kāda mutācija, jeb bojājums, tad slimība var izpausties. Un ir saslimšanas, kur ir nepieciešams, lai būtu it kā viena mutācija, ir slimības, kur ir vajadzīgas 2.
Bet Hunter slimības gadījumā viņas ir saistītas ar X chromosomu, un tāpēc tur praktiski pietiek ar vienu chromosomas bojājumu. Šajā gēnā viena mutācija, lai būtu Hunter sindroms izpausties zēniem. Un Fabry slimība arī skaitās, ka vajadzētu slimot tikai vīriešiem, bet tur slimo arī sievietes. Kur rodās šie bojājumi, vai ir iespējams kaut kā no viņiem izbēgt, vai arī, ja mums ir paudzē bijis kāds, kas ar to slimo, vai tiešām ir tā, ka katrs nākamajā paudzē arī var saslimt ar šo slimību? Atkarībā no tā, protams, ja, piemēram, mēs ņemam Hunter sindromu, un ja ir sievietēm un meitenēm ir 2 X chromosomas, un sieviete ir tikai X chromosomas nesēja un pati neslimo, tad iespēja, ka viņa nodod, piemēram, savam dēlam slimību, ir 50%. Jā. Ja, tātad viņa var radot to chromosomu veselo, un tad bērns ir vesels, un var arī, ja nav citu bērnu paudzēs, vairāk neturpināsies, vai arī tad viņa dod slimo, un pacientam ir saslimšana. Nekādu to mainīt nevar. Šobrīd neviens laikam nav to izdomājis. Patreiz vēl līdz šim tas tā nenotiek. Protams, ir tagad jau uzlabojas prenatālā diagnostika, kur var redzēt iepriekš visu arī mākslīgās apaugļošanas, kur arī var tajā gadījumā to var izslēgt. Jā. Un jūs jau minējāt par to cilvēku skaitu, cik tā attiecība ir patiesībā liela, tur 5 uz 10 tūkstošiem. Latvijā noteikti ir apzināti šie cilvēki, kuriem ir šīs līdzsomālās uzkrāšanās slimības. Tad cik ir Latvijā šo pacientu? Tātad aptuveni kopējais līdzsomālo saslimšanu skaits ir diagnosticēts līdz 30, tuvu 30. Protams, daļa no viņiem jau ir miruši, bet gribu teikt, ka tā ir noteikti tikai kāda 1/3 un 1/4 daļa, jo daudzi pacienti jau ar dažādiem klīniskiem simptomiem arī netiek diagnosticēti, ja nav šis skrīnings. Un ņemot vērā, piemēram, Hunter sindromu, tātad caurmērā tur varētu būt, ka viens pacients 7 gados var piedzimt. Mums ir patreiz Latvijā 2 pacienti ar Hunter sindromu un ar Fabry slimības pacienti, kur klīniskā daudzveidība ir vēl tātad daudzveidīgāka. Mums patreiz vēl nav atrasts neviens pacients, bet tas noteikti tā nav, jo viņiem visās valstīs, pat Eiropas valstīs, ir atrasti šie pacienti. Arī Igaunijā, Lietuvā. Ārstēts kaut kas cits, nezinot, ka tas patiesībā ir Fabry slimība. Tad mēs paskatīsimies atsevišķi, jūs pastāstīsiet atsevišķi par katru no šīm slimībām. Tad pirmo ņemsim Hunter sindromu un kāds ir tās agrīnās pazīmes vai simptomi, kas var liecināt par šo Hunter sindromu? Tātad Hunter sindromu pacientiem, protams, atkal es gribu teikt, ka klīniskā daudzveidība var sākties simptomi agrīnāk, var sākties simptomi vēlāk, bet vairums gadījumos tātad jau bērnam piedzimstot, viņam var būt lielāks svars sākotnēji, viņam var būt lielāks garums, viņam var būt nedaudz lielāks galvas apkārtmērs, bet ļoti ātri, tas ir citam 2 mēnešos, 4, kādreiz arī piedzimst jau ar nabas trūci, varbūt tā saucamās ingvinālās trūces, un tad 1. gada laikā jau sāk parādīties, ka diezgan biežas augšējo elpceļu infekcijas. Ja, tātad tas ir atkārtoti, tad bieži jau bērnam pēc 1 gada vecuma reizēm liek pat diagnozi bronhiālā astma, jo tik ļoti bieži šīs ir. Parādās vidusauss iekaisumi, bērnam pēc 2 gadiem var būt dzirdes traucējumi, un tad jau 3-4 gadu vecumā parādās skeleta deformācijas. Ja bērns sākumā bija liela auguma pakāpeniski, sakarā ar to, kad kaula bojājums rodas, tad augums sāk atpalikt, varbūt skeleta deformācijas, varbūt kontraktūras, vēlāk var parādīties, jo šīs te nesadalītie, šajā gadījumā tie nesadalītie mukopolisaharīdi, kas uzkrājas organismos un
tad viņi rada arī izmaiņas sejā, varbūt raupjāki sejas vaipsti, varbūt cietāka matu struktūra, palielinās akna, palielinās liesa, varbūt tā saucamā viņiem izteikti arī adenoīdi. Ļoti bieži šie pacientiem ir veikta adenektomija vai 2, vai 3, vai 4 gadu laikā, lai vieglāk būtu elpošana. Un jūs jau minējāt to, ka ja viņam šī chromosoma ir bojātā, tad bērniņš ar to slimos. Vai ir iespēja kaut kā nebūt atlikt šo slimības izpausmi laiku, to maksimāli ātri saprotot, kad bērniņam ir tieši šis sindroms? Tā tad ir vairāki pētījumi, tie ir bijuši vairāk tajās ģimenēs, kur ir jau kāds bijis, un tad jau uzreiz šos pārējos bērnus, kas ir vai no brālīši vai māsiņas, tiek izmeklēti uzreiz, un tad ir arī pierādīts, ja sākotnēji pat pirms klīniskiem simptomiem sāk speciāli šo enzīmu aizvietojošo terapiju, tad praktiski tad nav šīs elpceļu infekcijas, nepalielinās akna liesa, vai ja tā ir bijusi, tad viņa var samazināties, nav šī vājdzirdība, un ir daudz labvēlīgāka slimības norise. Protams, te ir atkal, kā katrai saslimšanai, ir savas problēmas, un ja ir skarta, piemēram, centrālā nervu sistēma, tad pagaidām šis enzīms diezgan slikti iet caur hematoencefalītisko barjeru. Tāpat arī skeleta izpausmes būs mazākas, bet pilnībā izvairīties tas arī nevar. Bet mēs varam noteikti uzlabot to dzīves kvalitāti, viņu paildzināt. Jā, neapšaubām. Tāpēc ir svarīgi, un tāpat, lai zinātu par risku vēl citiem un arī nākošajiem bērniem ģimenē. Un tad, ja par to skarbo pusi viens ir skaidrs, ja mēs to novēršam, pat nenovēršam, ja mēs to diagnosticējam, tad viss ir kārtībā, mēs varam bērnam palīdzēt, uzlabot dzīves kvalitāti, bet ja mēs to nedaram, kādas ir sekas šai laicīgai nediagnosticēšanai? Tā tad ir daļa pacientu, kas var nonākt līdz tam, kad viņam ir vajadzīga pat traheostoma. Tātad nevar, tas ir mainām elpošanas. Mēs, kad viņam vajag pat papildus elpināšanu, bērns ātrāk var palikt tāds ar skeleta traucējumiem un būt ratiņkrēslā, kustību traucējumi pieaugs. Ja nediagnosticē, tad bieži ir tā, ka bērns saņem reizēm nevajadzīgu terapiju saistībā ar bronhiālo astmu steroīdus, kas nebūtu vajadzīgi. Tāpat arī ir bijuši gadījumi, kad bērnam arī diagnoze sakarā ar skeleta izmaiņām ir uzlikts artrīts un atkal terapija, kas nebūtu piemērota, kad būtu vajadzīga cita. Un tad otra lieta, par ko mēs runājam, tā ir Fabry slimība, un tad arī līdzīgi, kas tad ir Fabry slimība? Fabry slimība tā tad atkal šajās lizosomās, tā tad atkal ir tācija gēnā, uzkrājas tagad ne tie mukopolisaharīdi, bet tie ir tādi svingolipīdi, kas uzkrājas, un tā tad ļoti tiek arī bojāta asinsvadu endotēlijas, un šajā gadījumā tie simptomi pakāpeniski ir gan smalko šķiedru bojājums, gan bojājums no sirds puses, bojājums no nieru puses, bojājums pat ādā. Viņi ir tik ļoti, tāpēc šeit ir pat, tāds te ir pie Fabry slimības, ir pat hameleons, jo viņa ir tik daudzveidīga, ka vienam pacientam varbūt būs 2 simptomi, tikai āda un, piemēram, agrīns infarkts. Citam pacientam var būt insults agrīns. Un ir tātad pacienti, kuriem sākotnēji var būt tikai šīs ļoti izteiktās sāpes pirkstos dedzinošas, kāju pirkstos. Mums viens no tātad kolēģiem no Igaunijas stāstīja, ka viņu pēdējais pacients, kas bija skolnieks, atrasts, tad viņam skolotāji vēl pirms diagnoze bija apstiprināta, pat bija ļāvuši staigāt bez apaviem.
Tādēļ, ka viņam bija tik dedzinoša sajūta kājā, ka viņam bez tā apava bija vieglāk. Jā. Šie pacienti ir, tāpēc droši vien arī ir grūtāk diagnosticējami. Tādēļ pat no tiem, kur atrodas, skaitās, ka viņi vidēji 15 gadus ir staigājuši pie dažādiem ārstiem ar dažādām sūdzībām. Līdz ir šī te kliniskā apstiprinātā Kāds beidzot diagnoze. saprot, ka pagaidi mēs varbūt varam paskatīties šo Visu kopumā, jo viņiem ir tik, ka, piemēram, kāds iet tikai pie dermatologa, kāds iet tikai pie kardiologa, kāds iet pie nefrologa. Bet šī saslimšana ir, ja progresējot, visnopietnāk ir tad, kad 40-50 gadu vecumā var būt, kad ir jau nieru nepietiekamība un nepieciešama, piemēram, hemodialīze un nieru transplantācija. Nu, jau tāda pavisam nopietnas sekas, jā, bet šajā gadījumā arī noteikti ir iespēja uzlabot to dzīves kvalitāti, diagnosticējot viņu ātrāk. Jā. Vēl pirms simptomi ir sākuši sev parādīt. Un to visu tā kā var arī tajā dodoties pie jums? Ja ir aizdomas un ja atnāk tā tad pie mums, tad pietiek, mēs paņemam tā tad uz filtru papīru asins paraugu, un asins paraugs tiek vēstulītē nosūtīts uz laboratoriju Vācijā, kur veic izmeklējumu, un ir atbilde, vai pacientam ir šī slimība vai nav. Tādēļ, un tas tiek veikts bez maksas. Tieši gribēju jautāt, vai ir iespēja to veikt bez maksas. Tātad šajā gadījumā, kad mamma ir aizdomas, vai viņa vienkārši satraucās, viņa to droši var darīt, doties uz Bērnu Kliniskās universitātes slimību, uz ģenētikas centru? Jā, tā saucās Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnika. Droši var doties, veikt analīzes un tādējādi iespējams varbūt pasargāt sevi no lielām sāpēm par to, ka bērniņam dzīve aprausies ļoti ātri vai būs ārkārtīgi nekvalitatīva, bet izdarīt visu, lai tā bērna dzīve un kvalitāti uzlabotu. Jā, tieši tā. Es teikšu jums lielu paldies. Lielu paldies, ka bijāt un pastāstījāt par šīm nopietnējām lietām. Es domāju, ka šī nebūs pēdējā reize, un mums noteikti vēl kādreiz vajadzēs tikties un parunāt, jo patiesībā mums apkārt ir ļoti daudz lietu, kuras mēs izliekamies neredzam, bet par kurām vajadzētu runāt un par tām vajadzētu zināt, kā mamām, tā bērniem, tā tētiem, un vest kopā tos dakterus ar mamām un risināt problēmas un novērst viņas pirms viņas vēl ir sākušas parādīties. Jā, es, protams, novēlu visiem veselus bērnus, jo tas veselība ir ļoti svarīga. Bet tāpat arī, protams, lai nebaidītu, ka, protams, šīs retās saslimšanas būs reti, bet mums, ja ir kādas aizdomas, tad ir labāk izslēgt, ka šī slimība nav. Un ko es gribu teikt, kad arī nevienmēr ģimenes ārsti pie šīm retajām saslimšanām, jo viņas ir reti, var arī nezināt visus simptomus. Un ja vecākam tomēr liekas, kad ir kaut kādas aizdomas, tad nebaidieties un grieziet. Jā, var arī neatkarīgi no ģimenes ārstiet un veikt analīzes 2 reizes, un tad jau skatīties, kas no tā viss sanāk. Dr. Zita Krūmiņa no Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas ģenētikas klinikas bija ciemos šodien pie mums. Paldies jums liels vēlreiz, un mīļās mammas, mēs tūdaļ pat paskatīsimies kādas mammas pieredzes stāstu, par pieredzes stāstu, kā tad sadzīvot ar slimību. Retās saslimšanas, iepazīstam Fabry slimību un Huntera sindromu. Mēs esam stāstījuši par dažādiem vīrusiem, ar kuriem visai bieži var slimot mūsu bērni, taču īsti neesam runājuši par retām slimībām, kuras piemeklē vien dažas no mums un ir ļoti nopietnas. Tās ir ģenētiskas saslimšanas. Tās var būt iedzimtas, taču tikpat labi ar iedzimtību tām var nebūt nekāda sakara. Māmiņas Inetes jaunākajai meitai Annai ir Huntera sindroms, taču tā kā šis nav viegls sarunu temats, mēs ar māmiņu tikāmies divatā, kādā no Rīgas parkiem, bez meitiņas. Annas māmiņa vēlas, lai vecāki ir informēti un pamana izmaiņas bērnu veselībā laikus. Piedzima viņu kā vesels kuksītis tāds, omulīgs, bet viņai bija jau no pašas dzimšanas aprūtināta elpošana. Viņa elpoja praktiski caur mutīti, bet cik gājām pie ārstiem, visi teica, ka tas tā pāries, izaugs, tur teiksim, un tā bērniņš. Jo viņa, kā es saku, viņa tā kā viss 6 mēnešos apsēdās, 8 aizrāpoja, 10 mēnešos aizgāja. Ap gadu sāka veidot savus pirmos teikumus. Bija tāda sajūta, ka viņa steidzās visu parādīt, ko var.
Tad notika izmaiņas Annas veselībā, jo elpošana neuzlabojās. Turklāt ap 2 gadu vecumu māmiņa sajuta, ka meitiņa īsti nedzird. Man kā mamma bija tā sajūta, ka varbūt tam bērniņam kaut kas nav tā kā, jo mēs jau jūtam par saviem bērniem vairāk nekā dažreiz ārsts var pateikt. Sākām papildus iet pie ārstiem, aizgājām tad pie viena neiroloģis. Viņi mums ieteica aiziet pie ģenētiķa, jo Annucim sāka mazliet mainīties sejas vaipsti, palika rupjāki nekā parasti. Tad, kad mēs aizgājām, pēc pāris mēnešiem mēs dabūjām savu diagnozi, kas diemžēl nebija iepriecinoša, kas tā ļoti gari saucās mukopolisaharidoze 2. tips. Šo slimību gadījumā cilvēka organismā nenotiek starpproduktu šķelšana, kas ir ļoti nepieciešama vielmaiņai. Tas ir kā virtuvē. Ir atkrituma spainis, kurš nemitīgi pildās, taču vienmēr ir kāds, kurš šo spaini iznes un atkal tajā var krāties atkritumi. Šis kāds mūsu organismā tiek dēvēts par enzīmu. Problēma rodas tad, ja šis enzīms iztrūkst, vai tas nepilda pilnvērtīgi savu funkciju. Ar laiku organismā tiek traucēta šūnu darbība un slimība sāk izpausties. Tā liekas, ka kaut kāds sīkumiņš, viens maziņš enzīmiņš neizdalās organismā, un līdz ar to netiek izvadītas pārstrādātās vielas ārā no organisma, kas uzkrājās gan iekšējos orgānos, gan bloķē centrālās nervas sistēmas darbību. Bija jau smagi, jo pateica, ka jūsu bērns paliks aizvien sliktākā un sliktākā stāvoklī, pakāpeniski zaudēs savas iemaņas un spējas. Un tas mūža ilgums ir 6 līdz agrais pusauģu vecums. Lielākoties ar Huntera sindromu slimo zēni, jo tas ir saistīts ar X chromosomu. Tomēr ir atsevišķi gadījumi, kad šīs slimības skar meitenes. Šiem bērniem ir lielāks augums un parasti pat lielāks galvas apkārtmērs. Vēlāk, sakarā ar skeleta izmaiņām, šie bērni paliek mazāka auguma. Locītavās veidojas kontraktūras, grūtāk paņemt mantiņu, grūtāk pārvietoties. Latvijā ar Huntera sindromu šobrīd slimo 2 bērni, taču iespējams šādu bērnu ir vairāk, jo mūsu valstī nenotiek jaundzimušo skrīnings, tāpēc vecākiem pašiem ir jāpievērš uzmanība noteiktiem simptomiem, piemēram, izmaiņām sejas vaipstos. Bērniem līdz 18 gadu vecumam šo reto slimību ārstēšana, gan Huntera sindroma, gan Fabry, ir apmaksāta. To dara valsts, lai gan bija laiks, kad bija jāpierāda, ka arī šie bērni ir pelnījuši saņemt ārstēšanu bez maksas. Tajā laikā, kad Anna ārstēšana nesaņēmās, viņiem bija pārstāvis tā kā pati ēst. Iedomājieties, mēs tādu lielu bērniņu, 5-gadīgu, 6-gadīgu, caur pudeli baroja, visu sabērst. Pēc tam mēs varējām jau sākt atkal, viņi teiksim, ar karotēdi. Viņi var atkal maizīt pati nokrist. Jūs zināt, kāds tas bija prieks, Anna ēd. Ja jūs zināt, ka jums ir slims bērniņš, un ja ir iespēja tomēr viņam sniegt ārstēšanu, atļaujiet ārstiem viņus ārstēt. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, teiksim, ticīgi un tā, bet es vienmēr saku, bet Dievs ir devis ārstus, lai palīdzētu jums caur viņiem. Vairāk par Huntera sindromu un Fabry slimību ir iespējams uzzināt interneta vietnēs Hunters LV un Fabry LV. Mīļie vecāki, būsim vērīgi, jo mēs esam pirmie, kas pamana izmaiņas mūsu bērnu veselībā, tāpēc vienmēr meklēsim ārsta padomu. Sākumā, lai tas ir ģimenes ārsts, taču reizēm mums ir jābūt uzstājīgiem, lai saņemtu nosūtījumu pie citiem speciālistiem. Iespējams, ārsta ģenētiķa. Ir vērts meklēt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, jo mūsdienās ir iespējams uzlabot bērna dzīves kvalitāti pat tik nopietnu saslimšanu gadījumos.